Mani sauc Jolanta Brilte, stāstīšu gan par dokumentu pārvaldību, tāds varbūt pamatiņas, kam vajadzētu būt, jeb, kā es saku, dokumentu pārvaldības labā prakse. Tad saturs jums jau ir zināms, tātad to es te nepārlasīšu, nav vajadzības. Mēģināsim šodien tā teikt ātriem soļiem, ātriem tempiem, parunāt, kā tad mums ir jānoformē dokumenti, kādi ir tie dokumenti. Ja mēs parakstam ar elektronisko parakstu, tad mēs rakstīsim firmu, tātad iestādi un e-pastu. Mēs just nerakstīsim Aldim Bērziņam Brīvības iela 63 un sūtīsim ar elektronisko parakstu. Nē, pavadvēstuli. Bet jūs redzat, ja ir vēstule, tad vārdiņš vēstule, kā dokumentu veids, nekur nefigurē. Bet viņš saucās pavadvēstuli, kaut arī mēs nerakstam ar vārdiņu pavadvēstuli. Ja mēs arhivējam dokumentus, mēs mapītē liekam pirmkārt viena veida dokumentus, un kuriem termiņš ir vienāds. Jā? Tas būs, piemēram, rīkojumi par personālu skaidrs, ka to glabāsim 75 gadi. Tur eksperta komisija bija no 5 cilvēkiem. Šī augstskola ir privāta, SIA, un viņi arī ievēro šos normatīvos aktus, lai būtu sakārtoti dokumenti. Kāpēc 5 cilvēki? Tāpēc, ka tur bija eksperta komisija, bija arhivārs. Tūlīt mēs sāksim uzskaitīt sarakstu, kas ir obligāti institūcijām, ko privāti arī var piemērot, bet noteikti privātiem es pat ieteiktu vienkāršotu lietu aprakstu. Un arī ilgstoši nav aprakstīti dokumenti, tātad nav sārhivēti dokumenti. Kā redzam, te ir arī ierosinātas administratīvie pārkāpumi. Digitāli resursi, kur ir šīs te datu bāzes. Šeit attiecās uz institūcijām, jā, un ļoti interesanti.